Mēs jau iepriekš esam stāstījuši par kartingiem, bet sporta kartings ir pavisam cits zvērs. Pilnīgi cita jauda, cita dinamika, kā vispār trenēties tieši sporta kartingos. To mums izstāstīs Mārtiņš. Čau! Čau! Klausies, stāsti. Tu teici, ka kartingi tas ir jauki turistiem un vispār interesantiem jauki pamēģināt, bet kad ir kaut kas nopietnāka doma par ātrumu, par kustību, par dinamiku, līkumiem un te nāk jau sporta kartings. Ar ko atšķirās parastais kartings no sporta kartinga? Jā, sporta kartings būs kaut kas pavisam savādāks, viņš citādāks, viņš vadīsies daudz labāk, saķere būs daudz lielāka, ātrumi daudz lielāki, pātrinājumi daudz lielāki, jā, vēlāk varēs bremzēt, ātrāk izbraukt līkums. Pavisam kaut kas cits, jā, tas tā kā ielas mašīna varbūt un sporta sacīkšu mašīna, jā, tas okay. Kaut kas pavisam savādāks. Un mēs šeit esam arī karting skolā, kur arī jaunieši un bērni var nākt un mācīties braukt ar kartingu. Jā, tas, ko mēs šeit esam izveidojuši nesen, ir tāda, es teiktu, unikāla iespēja Latvijā, kur mums notiek kartinga skolas nodarbības, kas notiek katru nedēļu pat Rīgas centrā, lielā hallē, garā trasē, milzīgās telpās, un attiecīgi katram braukt gribētājiem, jebkurā vecumā ir iespēja pamēģināt, kas ir vispār kartings, kas tas tāds ir līdzīgi, tā kā futbolu spēlēt vai iet hokeju spēlēt, tā arī šeit ir iespēja braukt ar kartingu, mācīties pie labiem treneriem, vai ne, kas arī ir braukuši, sasnieguši salīdzinoši daudz savas karjeras laikā, vai arī kāds turpina braukt no treneriem vēl aizvien. Tāpēc mēs esam izveidojuši tādu kā skoliņu, kur katrs var atnākt pamēģināt arī uzbraukt sacensības tepat iekštelpās, gūt to pirmo pieredzi, tur pacīnīties, pamācīties ātrāk braukt, drošāk braukt, ne? Visas tās lietas, ko mēs mācāmies arī sportā. Tāds pirmais solis, kad tu vari pamēģināt vispār, vai tu to gribi, vai tev tas patīk, un tas, es teiktu, pieejams jebkuram šobrīd. No kāda vecuma vispār te var nākt un savu bērnu šeit šobrīd mums ir tā, ka mums ir minimālais augums, kas ir 125 centimetri, Okay. Tāpēc nebūs pat tik svarīgi, cik gadi galvenais sasniegt to augumu, lai var aizsniegt pedāļus, Tad mēs varam sākt strādāt un sākt mācīties. Gan puiši, gan meitenes? Jā, puiši, meitenes. Mums arī ir grupa, kuri ir vecāki, tā kā cilvēki jau 20 gadi, 25 un uz augšu, kas arī diezgan pilna šobrīd pie 25-30 braucēju pat brīžiem, Tāpēc es teiktu, ka iespējas ir dažādas gan bērniem, gan tādu vidēju vecumu, gan vecākiem, tāpēc jebkuram gribētājiem šobrīd ir tāda opcija Rīgā. Man patīk tā doma, ko Pauls Timrots teica, tāds novērojums, ka reģionos un kopumā Latvijā ir samazinājušās trašu skaits, ir samazinājies trašu skaits ne tikai kartingam, bet vispār. Tas, protams, kaut kādā veidā varbūt pat ietekmē to, ko jaunieši netik pieredzējuši autovadītāji dara uz ceļa, uz ielas. Viņi paņem nomas auto, un mēs redzam dažreiz tādus dullus atgadījumus. Kopumā šeit ir iespēja atnākt, arī nedaudz izdzīt ārā to ātrumu, vai ne, sajust to adrenalīnu un pie reizes, protams, arī smalki un ar zinošiem ekspertiem trenēties kartingos, vai ne? Jā, gan izdzīt to trakumu varbūt ārā, gan arī iemācīties kontrolēt, vai ne, spēkrats, es teiktu, jebkurš mašīna vai kartings, es teiktu, tie pamati ļoti līdzīgi, ko tu vari šeit iegūt, iemācīties bremzēt, iemācīties izvairīties no sadursmēm, vai ne, iemācīties apdzīt. Protams, uz ielas apdzīšana mums nenoderēs, bet tāpat tās automobīļu kontrole, tas noteikti šeit nāks tā kā pa labu. Mēs nedaudz pieminējām, varbūt citi ātrumi, citi jauda, visi cits, bet varbūt nedaudz specifiskāk ejot cauri punkts pa punktam. Ar kādu ekipējumu būtu jāierodās jaunietim, bērnam vai vecākiem? Viņi atved vienu, piemēram, 9 gadus vecu jaunieti, viņam augums 1,38 m, ček, der, gribošs, varošs, ar ko sāk? Šeit kartinga skolā palielam nav nepieciešams nekas. Tai pirmajai reizē, tas viss ekipējums šeit uz vietas ir pieejams, gan ķiveres, gan cimdi. Viss nepieciešamais, attiecīgi arī pats kartings, vai ne? Pamēģināt varam bez nekādiem tur ieguldījumiem, vai ne? Vienkārši atnākot, piesakoties, nobraukt tur 4 nodarbības mēnesi, vai vairāk paņemt vairākās grupās, pieteikties uzreiz. Tāpēc tās opcijas šeit šobrīd ir ļoti vienkārši. Tu atnāc un piedalies, Ja tu gribi pamēģināt,
atnāc ar tevi strādāt, tev pamāca braukt, tev pamāca apdzīt, pamāca bremzēt, iemāca trajektoriju, vai ne? Iemāca tos pamatus, kā tas strādā vispār un kā tas būtu jādara. Ja? Tāpēc es teiktu, ka, lai šeit sāktu, nav nepieciešams nekas, vai ne? Un ja tālāk braucējs jau attīstās šeit ļoti labs, viņš grib turpināt, tad arī būs iespējas turpināt to sporta kartingu, vai ne? Ko es arī nodarbojos. Un tāpēc, jā, es teiktu, ka mēs te varam tādu plašu spektru piedāvāt, gan sākt, gan arī turpināt tālāk. Kāds varbūt teiks, jā, bet man puika jau pa laukiem, pa manu pļavu, tur ir ieguvis pamatzināšanas, viņš jau ir nedaudz solījā tālāk, viņš grib uzreiz ar to sporta kartingu tā kā nākt un mēģināt un braukt, tāda iespēja arī ir? Tādas iespējas arī ir, jā, ir iespēja pieteikties testu dienai vai ne, un pamēģināt arī uzreiz sporta kartingu. Protams, pārbaudīsim to braucēju vai ne, vai viņš ir spējīgs to darīt sākumā, bet vispār tāda iespēja ir iespēja noīrēt, pamēģināt un nobraukt veselu dienu kartingu vai ne, kādā trasē ārā un saprast, vai to gribās, negribās, patīk. Kādam raksturam, kādam jaunietim ir jābūt, lai vispār sēdinātu viņu pie stūres? Nē, tā lietai jāpatīk, kā jau laikam jebkurā sportā. Autosports ir tāda specifiska lieta. Ir cilvēki vienkārši, kam to gribās, kam patīk, un tie arī šeit atnāk vai nepamēģina, un tad arī turpina tālāk. Kā jau jebkurā sportā daudz darba tas prasa, vai ne, lai sasniegtu kaut kādus rezultātus un daudz laika savu ieguldījumu, bet tas jau jebkurā sportā. Tāpēc galvenais gribēšana, ātrumam jāpatīk, vai ne, tam adrenalīnam. Kā ir ar drošību? Varbūt viens jaunietis te būs 2, 3 nedēļu, cits atkal varbūt te jau būs gadu, 2 nācis. Kāds varbūt vecāks teiks, pagaidi manu puiku vai meitu tūlīt nospiedīs malā, tur būs avārijas, tur būs traki. Tajās grupās mēs dalām tā kā atsevišķos braucienos, arī mums ir ātrākas grupas, lēnākas grupas, vai ne, pat ja tā ir viena nodarbība, tāpat tās tie braucēji tiek sadalīti 2 daļās, ja ir kādi iesācēji, viņi brauc kopā ar iesācējiem, un tie, kas jau brauc ātri pieredzējuši, tie arī brauc savā braucienā. Ja gadījumā miksē, tāpat tās tie braucēji, kas vairāk braukuši, viņi ir droši, ja pārējiem bīstamāk ir tie iesācēji, bet tāpēc arī tie, kas vairāk braukuši, uzmanās no viņiem, ne, un māk viņus jau pareizi apdzīt, māk viņus apbraukt, un attiecīgi bīstamības faktors, es teiktu, te nav nekāds, jo īres kartings pats par sevi ļoti drošs, un ir ķiveres, ir viss ekipējums, ja, lai brauciena laikā nekas slikts nevarētu notikt. Par cenām. Ekipējums, labi, ja sākumā viņi visu iedod, visu nodrošina, cik maksā viens treniņš, vai varbūt ir, kā minēja, 4, 8 sērija. Šeit mums ir tā, ka ir 45 eiro par nodarbību, tur ir iekļaut 3 braucieni, treneris, ekipējums, attiecīgi, viss, kas vajadzīgs. Ja. Tas ir gan daudz 3 braucieni, tāds maksimums, ko vienā reizē var nobraukt sākumā. Ja. Kas ir 3 braucieni? Tas ir 3 braucieni pa 8 minūtēm. Tātad, braucējs pavadīs 24 minūtes trasē kopā, ja? Plus pa vidu viņam pamācīs trajektorijas, mēs iesim pa trasi, labosim savas kļūdas braucienu laikā, jā, attiecīgi. Viņš pat jau tās vienas nodarbības laikā sapratīs kaut kādus pamatus, zinās, no kuras puses jābrauc, kurā līkumā, jā, kā tas notiek, kā tas strādā. Tālāk jau vairāk brauc, jo vairāk viņam tās maņas attīstās, viņš jau sāk pats uzdot jautājumus, sāk pats saprast, jā, un tad jau mēs varam iet tālāk. Kādi ir tie daži jautājumi no bērniem, kas ir skanējuši jūsu virzienā? Noteikti pa apdzīšanā, vai ne, viss tas jau jāmācās, tā jau liekas vienkārši, ka tu to visu māki, vai ne, bet kad cilvēki sāk, tad jautājumi ir pilnīgi pa jebko, vai ne, kā bremzēt, kur jāspiež gāzi, kur jāgriež, no kuras puses vispār jābrauc šī līkumā. Tur ir daudz nianses, daudz specifika, kas ir jāsaprot, bet to mēs arī darām, mēs paskaidrojam, mēs iedziļinamies tajos jautājumos tā, lai katram rodas izpratne, viņš saprot, kāpēc jābrauc tur vai šeit. Mājas darba arī ir? Reizēm izdalām trasītes, lai uzzīmē trajektoriju, vai ne, lai padomā, kā to darīt, ja kādam tur nesanāk uzreiz, tad mēs viņam iedodam, jā, arī mājas darbu, lai viņš padomā mājās, pasēž un tad atnāk un pastāsta, kā un kāpēc, ko viņš darīs. Jā. Kas šeit ir savādāks varbūt nekā parastā kartingā, tīri no tāda tehniskā, jo vēl, protams, jautājums ir, kurā brīdī nonāk bērns, jaunietis, ģimene pie tā, ka klausies, mēs tik daudz nākam, tam bērnam ir talants, ir spējas, zina, ko tad ir vajadzīgs pašiem savs kartings, cik tāds maksā un kurā līmenī jābūt ir, lai par kaut ko tādu domāt. Jā, šis jau ir tāds profesionāls, maksimāli tā augsta līmeņa kartings. Šogad vinēt vairāk čempionātu, ļoti daudz sacensības, ja. Tāds top līmeņa kartings braucējiem līdz 15 gadiem. Attiecīgi, tādam cenu, ja mēs skatāmies lietot, tur 3,5 tūkstoši varbūt, jā, pilnīgi jauns būs vairāk par 6-7 tūkstoši, jā, tā attiecībā, atkarībā no komplektācijas, jā, ko mēs tur saliekam. Kāpēc viņam nekā apkārt nav? Ja tajos kartingos, ar kuriem mēs te izbraucām iepriekš, tie tādi turistu, vienkārši tādi izklaides kartingi, viņiem viss ir noklāts, jā. Šeit šķiet, ka žēl ir plasmas bijis. Tie ir paredzēti tā, tie īres kartingi paredzēti tā, lai viņas nevar sasist, jā, lai katram, kas atnāk pabraukt, nav jānopērk tas kartings, jā, jo savādāk neviens ar viņiem nebraukt, jā, tur visi uztaisīt ļoti izturīgi,
milzīgs biezs, jā, no bieza materiāla, nu, lai viņi nevarētu iznīcināt. Jā. Viegls, bet jaudīgāks. Viņš ir gan jaudīgāks, gan vieglāks. Jā, tur tā kā viss ir izdarīts maksimāli viegls, tur nav nekā lieka. Jā, viss ir noņemts, ko var noņemt, tāpēc arī tā izskatās, ka kaut kas varbūt pietrūks. Bet tā sporta kartinga izskatās, jā, nu, tur tā kā ir viss līdz pēdējai detaļai atslīpēts, lai viņš būtu maksimāli ātrs, viegls vadāms. Nu labi, mēs esam te kartingos. Kas tagad notiks? Jūs izbrauksiet pirmo braucienu, brauksiet, kā jums sanāk, kā mākat. Paskatīsimies, kas jums sanāk, pielāgosim trajektorijas kļūdiņas, uzvadīsim acis, kā jums iet. Lai notiek. Sajūti, cik ātri viņš iet, jā? Ojej! Nu, gandrīz labi. Kaut kāda izpratne ir pa trajektoriju, ja vietām varbūt šaurāk, vietām platāka, bet to vajadzētu iziet pa trasi, izrunāt katru vietu, jo katram līkumam ir bišķīt savas nianses. Ja? Tajos S-veida līkumos droši mēs noturam pilnu gāzi gan šajā, gan tajā, ja? Jo tas ir diezgan taisns trases gabals. Tu gribi teikt, ka tur vienkārši gāzes grīdā? Tur vienkārši pilns, taisns stūri, ja? Vienkārši pareizi jānoliek kartings ieejas daļā un tad braucam taisni cauri. Kas notiek, kad ir izslīdēšana? Tas kopumā skaitās kā kļūda? Nu, saslīdēt būtu slikti izējas daļās, ja ieejas daļās ātrās vietās mēs varam šeit nedaudz noslīdēt, jo mums tāpat ātrums jāsamazina tajā brīdī, ja? Bet izējas daļā no līkuma mums vajadzētu jau braukt taisni, neslīdot pilnu gāzi, taisni stūri pēc iespējas, ja? Jo katra tā slīdēšana mums atņem ātrumu, un tajā brīdī, kad mums jāpātrinās, ja mēs slīdam, mēs atņemam sev ātrumu, ja? Tāpēc tā notikt nedrīkst. Ok, labi. Nu, ko es teicu, lekšu iekšā jauniešu treniņā, kā jaunieši mācās, kā viņi dzīvē, praksē mācās, redz tās lietas, kā ir apsteigt, kā ir apdzīt. Skaidrs, ka tur droši vien kļūdu būs daudz, bet toties praksē sajust, ko tas īstenībā nozīmē, to var tikai šeit. To var tikai mēģinot un lēnām braucot.
Kas par adrenalīnu, kas par aizrautību. Visu laiku skatīties, sākot līdzi, kas ir priekšā, kas ir aizmugurē, pa kādu trajektoriju īstenībā ņemot, tu atver sevi savā veidā uzbrukumam, kur varbūt kāds no iekšpuses varētu tevi apdzīt. Un visu laiku, protams, jūti to motora rīboņu. Jaunieši te ļoti labi brauc. Dažs labs vienkārši nesās apkārt un pāpli, manuprāt, mani apdzina. Cenšos turēt līdzi. Trener, jautājums. Šajā te pašā slavenajā līkumā mums te ir vairākas reizes gadījies tāda situācija. Priekšā braucošais ir atstājis baigo plato vietu, it kā no maliņas viņš nāks te iekšā, bet te viens baigi strauji uzbrūk, un sabuktējās, ja? Jā. Kurš tajā brīdī ir vainīgs, kurš nav vainīgs, kāda ir tā iekšējā cīņa? Tu zini atbildi? Šitam te nevar braukt. Attiecīgi ir tā, ka tam, kurš apdzen, tam vajadzētu paspēt dabūt to kartiņu pilnīgi blakus, pirms mēs piebraucam pie iekšmalas. Tas nozīmē, tas, kas apdzen, viņš nav paspējis, viņš ieskrien sānos, tā, protams, nedrīkst darīt, un par to pienāks sots, ja mēs braucam. Ja būtu šie divi kartingi, tad principā sanāk tā, ka būtu jātiek līdz līkumam jau viens otram blakus. Tieši tā, mums jādabū kartiņas blakus. Ja tas kartiņas priekš, ko mēs apdzenam, ir jau sācis griezt, mēs neesam paspējuši ieskrienam sānos, protams, tā nedrīkst. Ja? Normāla apdzīšana, ka mēs dabūjam visu kartiņu blakus un iebraucam pa iekšmalu līkumā. Ja mēs to nepaspējam, mums jāsabremzējās un jāpalaiž. Un jāpalaiž priekšējais, nevis ar spēku jāgrūžās. Tas sitienu mēs nedrīkstam sist ārā. Mums jādabū visu kartiņas blakus. Tad tā ir normāla, pareiza apdzīšana. Ļoti aizraujošas medības, principā. Visu laiku astē tu esi pagaidi. Tur viņš varbūt nedaudz kļūdīsies, te viņš atkal vēl nedaudz. Un tad tu jau sāc rēķināt to, kurā līkumā varbūt tev paveiksies, un tu tiešām vari paspēt tik garām. Svarīgi zināt, ir apdzīšanas vietas, lai varētu viņas izmantot. Tad mēs attiecīgi tai vietai sagatavojamies un tajā vietā uzbrukam. Ja mēs tās vietas nezinām un lienam tur, kur nevar ielīst, tad sanāk, ka mēs ļoti ilgi pavadam aiz kādu kartiņu, ļoti daudz laika. Tāpēc svarīgi ir, ka tu zini tās vietas, kur var apdzīt, un viņas izmanto vienkārši. Kurš līdz šim bija ātrākais? Kurš no visiem? Tur jāskatās pēc niknējumiem. 3,77? 37 sekundes. 37 sekundes? Jā. Okay. Un cik ilgi jau tu trenējies? Es pirms šīs kartiņas skolas gāju braukāt. Man tētis iemācīja. Forši. Skaidrs, tad ir jāmācās trajektorijas, jāmācās līkumi un jābrauc precīzāk ir, jā? Tieši tā. Viss tas pareizi jāsaliek, tad arī tie apli laiki paliek labāk un vieglāk apdzīt un viss liekās kopā. Un galu beigās ir jānāk un jātrenējās, lai vispār būtu kaut kāda panākuma. Tieši tā, bez tām nevar. Rauns numur 2. Redzēsim, vai es kaut ko esmu mācījies no savām kļūdām. Otrais brauciens ir noslēdzies. Un jau ar otro braucienu tu saproti, ko tu varētu darīt vēl labāk, lai brauktu vēl ātrāk. Un tas ir tas galvenais mērķis. Katru reizi nākt un skatīties, kā tavs sniegums uzlabojās, vai ne? Klausies, mans pirmais riktīgais kartiņu treniņš stāstīja, kā man gāja. Sākumā laikam bija kā bija, bet katru braucienu palika labāk, vai ne? Tāpat arī kā pārējiem puišiem. Jā. Katru reizi mēs kaut ko izrunājam, iemācāmies jaunas lietas, vai arī atceramies lietas, kuras mēs jau esam runājuši. Un tad sanāk tā, ka katru reizi tas trešais brauciens ir visiem labākais, jo visi atcerās tās lietas un izdara jau pēc iespējas pareizi. Un ļoti vērtīgi tas, ka tik tiešām tu kā treneris stāvi pie noteiktiem stūriem, norādot, šī ir tā trajektorija, neaizmirst par šo. Tas man ļoti palīdzēja, jo pareizi izņemot vienu līkumu, pēkšņi to atrasinās arī tie nākamie 2 vai 3, jo tu viņos vari daudz raitāk iet iekšā, saprast un tur tu pa bortiem izmīcījies. Tā kā liels tev paldies par treniņu un noteikti uz tikšanos vēl šeit pat trasē.